sarkanbalts, sarkanie uzvaru gūt. Vēl ir jācīnās 2 periodi grūti. Uzvar, un nu pretī nāk Šveice. Azars, Sviedri, cīņa tveicē. 0-1, Latvija zaudē. Skatītāji klusē, neviens pat neaplaudē. Pēkšņi Znaruks vārdsargu arī piegrūž vārtos. Beidzot zelts kursā grupu prieku nevar izteikt vārdos. What sensācija? Pavasaris, 97. gads, tikai šoreiz jau A grupas čempionāts. Latvija pret Kanādu nospēlē 3-3. Zviedri mūs no A grupas pat ar cīņu neizdīs. Latvija, Zviedrija 1-1, un tā pastarīši iegūst respektu un cieņu. Vēl uzvar pār Slovākiem, sagraut tiek Vācija. Tie tik ir svēti, līdzmo visa nācija. 7. vieta, visas prognozes tiek grauds. Tas ir ne tikai hokejistu gods, bet visas tautas. Vienotība, ticība, cerība un veiksmi. Kamēr Latvijā būs hokejs, mūsu acīs būs veiksmi. Sarkanbalts, sarkanie par jums. Vienalga uzvar vai zaudējums. Vienotība, ticība, cerība un veiksmi. Kamēr Latvijā būs hokejs, mūsu acīs būs veiksmi. Sarkanbalts, sarkanie par jums. Vienalga uzvar vai zaudējums. Semjonovs iemetienā izcīna ripu, Ņižavīs atpakaļ aizsargam. Reķis Krasniņams, Krasniņš pretnieku zonā, ieraida ripu, tur pēc sasteidz Ņižavīs. Bet tagad, kā Latvijas izlase spēlē, par pastarīšiem A grupā tos vairs nevar dēvēt. Visi mēs redzējām olimpiādu Turīnā. Viena niča, 4 zāģi, nu galīgā urīnā. Kur ir problēma? Kas to lai zina? Treneris, spēlētāji, visi tikai min. Piemēram, Ivanā mūs izlase neviens neaicina. Bet viņš taču ir labs lietpratēji, toč to zina. Vārdsargi jautājums it kā netiks skarts. Nu bet šoreiz Arčam mazliet